Es vienu jau tādu testēju ar karstu ūdeni. Šitais ir ar karstu ūdeni, jā? Jā, šī ir profesionāla iekārta ar karsto ūdeni. Augstspiediena mazgātājs paredzēts tādās industriālās vietās. Protams, ir... lauksaimniecībā arī var izmantot, jo ir mums pat klienti, kas nopērk mājās sev nomazgāt, viņam ir 3 džipi, kā saka, un tur vēl laiviņa. Tātad karstu ūdenī, tas ir pavisam cits efekts. Protams, tad tiek iekārta izvēlēta pēc viņas jaudas, kas man pietiek, kas man nepietiek. Šī konkrētā iekārta ir ar ūdens patēriņu 1300 litri un 200 bāru spiedienu. Ļoti, teiksim, tāds elementārs parādīts, tātad ieslēgt, izslēgt. Eko režīms tas ir līdz 60 grādiem, un tad mēs varam pat dabūt līdz tvaikam 155 grādi, bet tad mums ir jātais cieši svārs. Klausies, tad vajag uzmanīgam būt, tur var apdedzināties, ne? Jā. Kā saka, visām profesionālām iekārtām ir tā, ka jāsaprot, ko tā iekārta var darīt un piedomāt pie tā. Skatos kaut kāds arī digitāli, iedegās lampiņa, laikam par servisu, par degvielas līmeni. Tieši tā. Viņš ir uz dīzeļa, jā? Jā, tātad viņš ir uz dīzeļa, viņš karsē, uz elektrību iet pats dzinējs. Ir aizmugurē gaļā mums ir vats, kur ir noslēpts vats. Šeit bundulī iekšā. 3 fāžu, viņam 3 fāžu motors. Jā, viņam ir ap 9 kW. 9 kW motors, tik jādīgs. Jā. Tā nenopietnis. Nopietnis. Es neatceros, es vienu testēju, bet es neatceros, cik tam bija.